Nezinu, kāda iemesla dēļ Franču Šuberta muzikālā dairade bija paslīdējusi garām tādai aktīvai radiokoru koncertu darbībai, un es pieķēru sev pie tās domas, ka šī muzika un šis muzikālais ģēnijs ir viena no tām kvalitātēm, kas allaž liek atgriezties pie tās domas, ka šī muzika gan dvēselē, gan prātam, gan pašai tādai muzikālai sūtībai ir ārkārtīgi nepieciešama. Runājot par Šubertiādas vai Šuberta muzikas nākošo koncertu, tas būs tas mūsu sajūtas atveidojums, mūsu Šubertiādas sajūta, ko mēs mēģināsim kopā ar radiokoru grupas dziedoņiem un Ievu brīnišķo Ievu Paršu un Alda Liepiņu, kā arī ģitāristu Kasparu Zemīti un koklētāju Laimu Jansonu mēģināsim radīt savu Šubertiādas vīzijas, savu sajūtu. Mums kā tādu netradicionālu saspēles partneri, kā saspēles partneris nāks Laima Jansona ar savu neatkārtojamo koklas spēles prasmi. Šī nacionālā piederības zīme, ko noteikti kokla ļoti spilgti pastiprina, viņa arī ienesīs to citādo bildīti šajā mūsu piedāvātajā vakarā. Un es netik daudz domāju, kad mēs piedāvāsim kaut kādu mūsdienīgu vai neredzētu Šubertiādas veidolu, bet mēs piedāvāsim tādu atmosfēras sajūtu, ko mēs kautrīgi varētu nosaukt par savu sajūtu, par savu Šubertiādas, par savu Šubertiādu. Šeit Spīķeros, šeit ar Latvijas radiokoru dziedātājiem, šeit ar mūsu radošiem draugiem, šeit mūsu mājās.